trešais skanēja tā, saucās neasakas. Man liekas, mēs neizdzīvosim, jo ikars nepacēlās spārnos, jo kretīni labos sāk tēlot, un pulus nemāc kādu žēlot. Man liekas, ar mums ir cauri, jo ne visi kaut reiz ir paskatījušies uz sauli. Jo labie ļaudis uzvar tikai pasakās, man viss pie kājas, es eju makšķerēt neasakas. Tas bija Otrais garadarbs sekojoši. Neuzturiet, tā nav dzēja, tas esmu es vienkārši, lai jūs es eju pie jums. Dzējos saucās un ar jautājumu zīmi. Māte, zeme, tēvs, ticība, jūra, sapnis, saule, viss reiz beigsies. Un trešais saucās balts. Pirmais īstenībā, tas, kas tam jau vakarā man iesaka pa galvu. Ik rīt uzvalku balto kreklu kā dvēseli, kā līgavu, kas lūdz Dievu par stabu galā svēteli. Es ritu, man sāk pagurt kājas ceļam tālākajam, baldais kreklis paliks svētelim, dāvāšanai nākamajam. Es eju uz elli vai debesīm palēnām. Balts kreklis, balta saule, balta dvēsele, balta ticība, vienkrāsainā izrādē. Es plosos, skrienu, lēkāju pa dzīves virsotnēm, lai laikam aizmuktu no melnās īstenības realitātē. Es eju uz elli vai debesīm palēnām. Balts svētelis stāv vilciena stacijā, pārskaitīdams tos, kas tiek aizvesti rudens pavasara sastāvā. Es neesmu tur, vēl esmu te, redzu to līgavu, kas lūdz Dievu, nodrošinādam pasaules ritumu. Es eju uz elli vai debesīm palēnām.